Moda Rīgā turpina dzīvot arī šonedēļ. Tikai no komfortablajām un glamurīgajām Rīga Fashion Week telpām esam pārvākušies uz pavisam jaunu atklātu vietu – Tabakas fabriku. Kur tad nu lūkosim, ko mums liks priekšā pavisam jauni latviešu modas mākslinieki. Modas mīļotāju maratons šonedēļ turpinājās pilnā sparā. Pēc Rīgas modas nedēļas šoreiz pavisam citādā, neordinārā un radošā vidē jau 4. reizi sevi pieteica Rīga Fashion Mood. Miera ielas radošā kvartāla galā esošā Tabakas fabrika jau kādu laiku kalpo par izpausmes vietu tiem, kam nepatīk apkārtējās vides nospraustās robežas, tiem, kam gribas citādāk. Īpašā pavasara gaisotnē Tabakas fabrika gaidīja arī modas gardēžus. Gan tādus, kas ar ritiņiem atbrauc, gan tos, kur ieradās lepnos Mercedesos. Atšķirībā no modas nedēļas, ko apmeklē tikai lūgti viesi, biļetes uz Fashion Mood varēja iegādāties ik viens. Tie, kuri gribēja redzēt tāpat, skatus varēja vērot internetā. Šis koncepts ir radies no Latvijas modas dizaineriem. Viņi nāca un teica, ka viņi vēlētos citādāku konceptu, kurā viņi saskata ilgspēju. Un faktiski tāpēc tikai mēs radījām to, tāpēc es personiski uzņēmos to darīt. Par svarīgu Fashion Mood sastāvdaļu un vienlaikus atšķirības zīmi kļuvuši jaunie mākslinieki, kuriem šī ir iespēja parādīt plašākai sabiedrībai, kāda tad īsti izskatās Latvijas modas nākotne. Jaunajiem dizaineriem jāspēj pierādīt, ka viņiem netrūkst ideju pilnīgai modes skatei, ka izrādītie apģērbi ir ne tikai valkājami, bet arī reāli iegādājami. Rēnis Ratnieks vai Ervils Linde, Zane Poriete, kas ir, mēs viņu saucam par jauniem talantiem, viņi jau tajā modas industrijā to kāju ir ielikuši. Viņi jau ar mums kopā ar 3. reizi, un faktiski viņi jau parāda tādu ļoti lielu spēju būt tajā modas industrijā, un tāpēc mēs vienmēr aicinām viņus. Papilstam katru reizi pievienojas jauni dalībnieki, kas ir ļoti pozitīvi. Modas pasākumu Latvijā nav daudz, tāpēc, ja gribi sev pierādīt, jāizmanto visas iespējas. Pārliecināts ir Ervils Linde, kurš savā jaunākajā kolekcijā Viss ir viens izpaudies klasiskā apģērba pārmaiņās, meklējot jaunus un mūsdienīgus risinājumus, nezaudējot tērpu vēsturiskos elementus. Lielā steigā rāva kolekcija vēl nav pabeigta, kā varēja skatē redzēt. Aprīlī plāns Pēterburgas Fashion Week. Lai gan Latvijā esot visas iespējas attīstīties, mākslinieki ierobežotie resursi un mūsu valsts izmēri spiež meklēt iespējas citur. Viss pamatā tomēr ir darba dalīšana un komanda. Praksē nedarbojās viena cilvēka armija. Ja viens cilvēks grib izdarīt to, ko vajadzētu izdarīt veselam bataljonam cilvēku, tad, protams, kvalitāte bieži vien cieši. Ārvalstu tirgu pārliecinoši izdevies iekarot Zaza Couture autorei Terēzei Gruntmanei. Amerikā dzīvojošās latvietes Latvijā radītie bērnu apģērbi nopērkami 400 veikalos ASV, notiekot sarunas arī ar Lielbritāniju un Īriju. Bērnu modes, kuras iekļaušana lielajos modes pasākumos ir Fashion Mood jaunums, uzsvers, protams, uz dabiskiem materiāliem. Savukārt otrais pārstrādāti saimniecībā jau atrodami materiāli Recycle zīmola autors Ingridas Zābers rokās pārtepuši par elegantām vakarkleitām. Jauno mākslinieku skates garšīgāko kumosiņu. Un visbeidzot, Fashion Mood nav tikai modes skatas. Tikpat svarīga kā moda šajā pasākumā ir vietas un vides baudīšana, satikšanās, ballēšanās un, protams, sarunas par un ap modi. Īpaši par jauniem māksliniekiem, jo tieši mums ar savu māciņu saturu būs jābalso palikt viņiem vai nepalikt uz modas mēles ilgāku laiku.